Sveiciens visiem aktīvajiem un jā, arī tev mājās sēdētāji. Mani sauc Valters Frīdenbergs un nodarbojos ar īstenībā diezgan daudzām lietām. Jau 25 gadus esmu skatuves mākslinieks. Tieši tāpatās varbūt pēdējos gadus redz mani televīzija ekrānos, vadot spēli Gudrs vēl gudrāks. Īsāk sakot, esmu bijis aktīvs, jāsaka, visu savu mūžu garumā, cik es sevi atceros. Un ir jau viegli mājās sēdēt un neko nedarīt un vienkārši tā gudri runāt un nolikt visus tos, kas dara. Tā jau saka, visvieglākais ir neko nedarīt. Bet es ieteiktu tev tomēr saņemties un piecelties kājās un iesākt kaut ko, ko tu esi iecerējis, vai kāds tev maziņš sapnītis ir bijis, kaut vai no pašas bērnības, paņem to, sāk darīt un arī galvenais izdarīt. Un jauniešu saima īstenībā ir viena no tām iespējām, kurā tu vari sevi realizēt. Tieši kā? Kaut vai uzzināt, ko tad īsti nozīmē būt politiķiem un varbūt arī ar savām domām un idejām mainīt to visu pasauli, kas mums ir apkārt. Un arī es esmu izmācījies politologos, esmu politikas zinātnes bakalaurs un bija ļoti interesanti iespēja paskatīties uz to visu no iekšpuses. Un tagad es uz politiķu skatos daudz citādāk. Viņš nav tikai seja televizora ekrānā vai interneta portālā, viņam ir arī savas domas un, jāsaka, ir arī pāris lietas, kuras mēs nemaz nezinām, bet iesaistoties, tu tās var uzzināt. Tāpēc jauniešu saima.lv ir tā vieta, kur meklēt savu iedvesmu tālākiem darbiem.